Tā ir tā tēma, par ko neviens nav runājis un ko mēs uzliekam, teiksim, uzsvaru virsū. Arvien biežāk uz šo jautājumu mums ir jāatbild. Jā, ir būtisks atšķirības starp, teiksim, starp gatavajām loksnēm un jumta segumu, kas ir pasūtīts uz pasūtījumu. Tā, čau visiem! Šīs dienas tēma ir ļoti interesanti, par ko īstenībā neviens nav no šāda rakursa paskatījies virsū. Un šodien mēs parunāsim tieši par moduļu veidu jumta segumiem un gatavajām loksnēm. Kāpēc mēs par to runāsim? Jo īstenībā arvien vairāk šis jautājums paceļās. Un man konkrēti iedvesmojos no tā, ka man viens draugs lika jumta segumu, un tad viņam bija iespēja nopirkt moduļu veidu jumta segumus vai gatavās kaut kādas trapec veida loksnes vai pasūtīt tomēr vienā gabalā. Nu, un tad tāds jautājums ir, Rinaldi, pastāsti, kas tur pa niansēm ir un ko man īsti likt? A few moments later. Nu, tad es mazliet sagatavoju tādu foršu mājasdarbu, foršu piemēru, kā atbildēt uz jautājumiem. Un īstenībā tas vienmēr šis jautājums arvien biežāk parādās, ka mazliet viņa neizpratne pēc tā, kur ir pieejamas loksnes, kas ir uzreiz gatavas, tās mums arī ir, protams, vai, teiksim, moduļu veidi, dakstiņu profili, kas mums arī ir, un kur tad, kāpēc ir viens produkts un kāpēc ir otrs produkts. Tad uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem, un principā, lai to izstāstītu, vieglāk būs parādīt. Sāksim ar trapec veidu loksnēm. Paņemsim kaut kādu lauksaimniecības ēku, vai varam paņemt jebkuru novietni, vai attiecīgi, kur ir paredzēts likt trapec veidu jumta segumu. Šoreiz mēs runāsim par BP20 profilu. Un tāds viens no mūsu objektiņiem ir principā divslīpu jumts, diezgan paliels angārs, kur divslīpu jumts ir, uz katru pusi ir 8 metru laidums un jumta garums ir 60 metri. Ja mēs paņemam gatavās loksnes 250, kas ir uzreiz pieejamas, it kā lētāk, it kā vilinoši, bet tomēr beigās ir jautājums, man kaut ko īsti nesapratu, kāpēc man sanāca dārgāk. Tad rekur ir tas stāstīšu. Ja mēs paņemam pēc konkrētiem izmēriem, sarēķinam lokšņu izklājumus, tas nozīmē, kāds lokšņu izklājums, ka pie mums pasūta jumta segumu, mums nav vienkārši pasūtījums, attiecīgi, ko mēs sarēķinam kaut kādus komplektus, vai parādās tikai kvadrātmetri, un tad īsti nezinu, kur tie kvadrātmetri atrodas, kāpēc tik daudz ir, vai zem kaut kādiem komplektiem kaut kas ir paslēpts apakšā. Tad mēs, teiksim tā, ka nosūtam piedāvājumu sīk un smalki viss sarēķināts. Un ja tieši mēs pieskaramies pašam jumta segumu sadaļai, tad ir tā, ka, ja jūs, teiksim, būs jums izklājums, tā, ka divslīpu jumts viena plakne iet uz augšu, otru uz leju, attiecīgi, un katra plakne ir uz 8 metriem un 60 metri, jūs pretī mēs nosūtīsim uz piedāvājumu, kur jūs sīki un smalki redzēsiet. Ja pasūta pēc individuāliem izmēriem izgatavotas loksnes, tad kopējais apjoms ir nepieciešams 8-metrīgs loksnes 110 gabals. Kvadrātmetros tas ir 1020,8 kvadrātmetri. Un tagad nāk tas izdevīgākais it kā piedāvājums, kas ir interesanti. Arī 8-metrīgs jumts, viss tāpat ģeometrija jumtam, un šeit mēs sarēķinājam, tas katrs kvadrātiņš ir 250 loksne. Cik ir vajadzīgs šeit loksnes? Un te pats interesantākais. Ja mēs paņemam 250 loksnes, viņas ir vajadzīgs 440 gabals, bet kopējais apjoms ir 1276, jeb gandrīz 1280 kvadrātmetri. Startība ir ļoti liela, tuvu pie 250-260 kvadrātmetriem. Un kas ir pats interesantākais? Te arī tā starpība arī veidojās. Un tāpēc te ir tas matemātiskais un ekonomiski, teiksim tā, izdevīgākais piedāvājums sanāk lūk šis. Un tagad mēs paskatīsimies, kā tas izskatās naudas izteiksmē. Un naudas izteiksmē tas izskatās pavisam vienkārši. Paņemsim kaut kādas bāzes cenas. Teiksim, tās nav tirgus cenas, bet paņemsim kaut kādas, teiksim, tā cenas. Pieņemsim, šeit būs 6 eiro maksās loksne, tā kā 250 loksne, un sākumā pēc individuāla izmēra 7 eiro dārgāka loksne maksā pēc individuāla pasūtījuma izgatavot loksni, kas sākumā šķiet, vai man 1500 kvadrātmetri vai 2000 kvadrātmetri, vai rekur eiro lētāks, es iekonomēšu tas pats produkts, tā pati ģeometrija, tā pati krāsa, es iekonomēšu 2000 vai pat vairāk 1000 eiro. Tad mazliet savādāk sanāk.
te principā arī parādās apjoms. Ja reku mēs paskatāmies cenas, kādas veidojās, tāda 7000 materiāls, pat tikpat cik materiāls ir vajadzīgs vairāk, kopējā summa sastāda 7656 eiro, kas ir no loksnēm materiāls, kas it kā ir eiro lētāks. Un 7145,6 eiro sastāda pasūtījums, mēs izgatavojam uz individuālu izmēru. Un tad te ir jums pašiem jāuzdod jautājums, vai jūs gribat lētāku vai izdevīgāku piedāvājumu, vai visbeidzot tā lētākā cena tomēr ir vislētākā cena. Nu, redziet, kā ir, tomēr tā nav. Šis ir labs piemērs, kur var redzēt, ka rēķiniet jumtu, neskatieties uz lētāko cenu.